jau kopš janvāris darbojusies ar savu veselību, mainījusi savu dzīvi, iesaistījusies projektā Izmaini savu dzīvi 90 dienās. Un viņa šodien mums padalīsies, kā bija pirms šī projekta, kas viņu pamudināja sākt darboties ar savu veselību. Nu, noslēgumā būs kādi rezultāti, vai ne? Rezultāti ir, jā. Nu, neizbēgami rezultāti ir. Kas tad tur bija pirms? Pirms bija kas depresija, domas par nāvi, varbūt, kad jāliekās jau kā būs kastē iekšā, nu kā jau tur pēc Covida visiem, vai Covida laikā bija cilvēkiem tur tāda domāšana nomākta. Es arī neesmu nekāds izņēmums, neskatoties to, ka es esmu pozitīvisma kalngals. Arī man bija tādas domas reizēm, ka tu ej un pieklibo, un tev sāp, un tev ir grūti, un tu nezini, kā un kur un ko darīt, un kā grozīties, un ko dzert, ko nedzert, ko ēst, ko neēst. Tāda diēta izieta, šitāda diēta izieta. Labi, tur kaut kādi kilogrami nomesti. Bet tādas kardinālas sāpes, viņas jau tā ļoti ātri ieslēdz domāšanu pareizajā virzienā. Un ja vēl patrāpās, kā Dievs pamet tev priekšā kādu eņģeli, tā kā Dace Ūdre, ja, kas paliek spilventiņu un pasaka, nu varētu varbūt tā, tomēr pieslēgties, ūdenīti padzert, bosvēliju tur sāpītēm pleciņā padzert. Nu tad tu tā padomā, un tad es sāc tā darīt, un tad iedziļinies tajās vērtīgajās lietās. Kā pakāpeniski iesildījāmies ar tavu pleciņu, ja, no sākuma? Jā, mēs ar manu pleciņu, ar šito manu pleciņu iesildījāmies. Es jau nevarēju tad 24. gada decembrī, teikšu precīzi, ka maizi nevarēju nogriezt. Es nevarēju maizi nogriezt tiešām, es nezinu, kas man tur bija iemeties, es pat pie ārsta negāju, nu man nebija tik tālu. Man bija tāda doma, ka man vienmēr ir cerība, un cerības man vienmēr piepildās, un dzerot bosvēliju, es to savu pleciņu sārstēju, un tad es sapratu, ka tajos produktos kaut kas ir. Tajā dabā slēpjās, jā? Kaut kas tur slēpjās, jā, un es esmu tā kā kaut ko dzirdējusi, un kaut ko esmu redzējusi, un kaut ko pat mēģinājusi nopirkt eBayā, es pirku kādreiz kaut kādā veidā, un kaut kas man tur nesanāca, un tad es to visu pametu, un svarīgi jau šajā lietā ir tas konsultants, kas tevi reāli apgaismo, tiešām apgaismo, iedod tādus atslēgas vārdus, kas tev iesit pa tiem vajadzīgajiem punktiem, kad tev sāk palikt skaidrs, kad ne jau no ārpuses var visu izmainīt, ir jāmaina no iekšpuses ķermenim viss, no ārpuses nekas nemainās, ne. Tu vari smērēt sev virsū, nezinu, kādus putnu pienus un sēdēt kaut kādās vannās, bet ja tu nesāc domāt par to, kā jūtās tavu iekšējo orgānu un tavas mīļās šūniņas, tad, jā, un tad par cik es nonācu pie tādas slēdziena, kad man jāsāk domāt par savām mīļajām šūniņām. Es pat neteikšu, ka es nebiju par viņām aizdomājusies, bet es nebiju aizdomājusies tik dziļi, un tagad, jo es dziļāk šī mežā esmu iekšā, jo man ir vairāk malkas. Jo es vairāk saprotu un vairāk uzzinu un vairāk piedzīvoju. Es nekad nedomāju, ka es varēšu kaut ko tādu interesantu piedzīvot. Un tad, nu jā, tad es nolēmu iziet Detox Plus. Tas mēneša programma tāda. Detox Plus. No toksīzēm. Jā, es nolēmu iziet, un tad es nolēmu arī padzert biluronu, vēl tas bija pirms tām, bilurons laikam bija pirmais. Belurons, tā jāsaka, belurons. Nezinu, kāpēc visi saka bilurons. Belurons. Ja? Un man pārgāja sāpes potītē. Ja kāds nezin, un droši vien nezin, man bija slausta kāja, 6 skrūves, mežģīta, izsisti kauli kreisai kājai, šausmīgas sāpes, vakarā tur 20 minūtes augšā kāja, lai varētu aiziet gulēt mierīgi. Izdzēru to beluronu, vienu, kā saka, 2 pudeles vienā, ja?
un man pārgāja sāpes potītē. Pa šai dienai viņas man nav vairāk. Protams, kad es zinu, ka man tur ir, jā, bet tas es nepiedzīvoju vairāk to, ko es piedzīvoju, teiksim, decembrī, novembrī pagājuši gadu un vēl iepriekšējā laikā. Jā. Nu, un tad, kad es nopirka jaunas tās botiņas, jā? Jā, un es nopirku sev vispār citus apavus, citas istabas šķības. Es nopirku, nu kā, kad tu šļūdz un tev sāp un tev ir vienalga, tev pat nav domas cilvēkam par to, ka tev vajadzētu kaut kā skaisti. Tev ir tikai, nu kā izvilkt, kā izdzīvot, jā? Nu, lai tā kaut kā izšļūkt caur tam visam, kas tev ir jādara. Tagad var uzcirsties un izdarīt ar glanci. Kad tu teici, ka tu tās zeķebiksas sāki pirkt, ka gribās uzvilkt zeķebiksas? Jā, klausi. Nu, man taču tur ir bijušas 2 vairogdziedzera operācijas un vēna operācijas un viss kaut kas dzīvē. Un es izejot, tas bija tad, kad es gāju detoks programmu. Man tāds vieglums pamodās iekšējais. Tāds iekšējais vieglums un kaut kāds tāds vidukļa zonas, tāds stabils apmierinājums ar sevi, tāds kaut kāds tā kā enerģētiskais spēks manī pamodās tieši tādā vidukļa zonā. Un es tā sajūtos, ka es taču kādreiz dejoju skatos, es taču kādreiz vingroju, es taču kādreiz peldēju, es taču kādreiz... Un es tā pilnīgi tā kā, es domāju, ak, Dievs, kur manas zeķebiksas, kur manas augstspējas kurpes, man tūlīt vajag uzcirsties, jā? Tas man pamodās sievietes būtība, varbūt tā varētu teikt. Kas vēl pamainījās detoks laikā? Detoks laikā, protams, bija interesanti, bija diezgan grūti dažos brīžos, bija nelabums un šādas tādas, kā saka, neizprotamas lietas, bet tas viss nomainījās atkal ar vieglumu, tas tā vienveidīgi. Es lietoju tos produktus, tā kā paredzēts pēc programmas, tā kā tur instrukcijā ir rakstīts, un kā arī tu man visu to vēlreiz atgādināji pareizi, kā man tas ir jādara. Jā, es vēl pēcpusdienās iesāku dzert tēju. Sāku dzert. Ko te tēju? Slim vai slimi? Tāda rūkta. Jā, traki rūkta. Man meita teica, viņa nemūžam pat pa lielu naudu nedzert, bet man viņa garšo. Man viņa reāli garšo, man vēl izgājas paciņas. Un es... Agrāk bija cilvēks, kas kafiju dzer citreiz 3 reizes, citreiz 2 reizes dienā, pat kompānijas pēc, it kā tas tā kā rituāls, tā kā sērga. Vācijā strādāju un pēcpusdienās mani Vācijas klienti, viņi taču kafiju kūk un tā kafija. Un es pamanīju, ka es negribu to kafiju vienkārši, es pat neatsakos, bet es vienkārši viņu negribu, man pat viņu neprasās, man viņu nevajag. Es varu iedzert no rīta. Varu iedzert no rīta kaut kādu maziņu tur kaut kādu, jā. Bet šitās pēcpusdienas kafijas man viņas vienkārši izdzērt kā no smadzenēm. Līdz šodienai. Un tālāk droši vien, kad būs vēl labāk. Jo es ļoti labi zinu, kad skāps organisms. Tas ir vēža šūna perēklis un tā tālāk. Paldies Dievam, viņš vēl nav pārspējis pārvērsties par vēža šūnu perēkli. Tiešām. Es varētu teikt, ka detoks ir tāds kā rīta skrupītis, ko tu no rīta dari, ka tīri savas sātiņas, atmīkšķē visu, kas tur liekais, jo mēs pēc tam pārim uz nākamajiem posmiem dziļāku tīrīšanu, vai ne? Jā, un tieši tad es tad sāku to visu tā pētīt un aizdomājos, ka vajadzētu taču vēl kaut ko, ka vajadzētu tālāk iet. Un tad es paņēmu to Parašīlu plus programmu. Nu jā, un tagad es pilnīgi stabili ar to, esmu pilnīgi stabili nostabilizējusies tajā, ka man to kafiju vakar pēcpusdienā nevajag. Es pat nedomāju par viņu. Tas ir pilnīgi no manām smadzenēm izdzēsts. Jo es ļoti labprāt un
ar patiku dzeru ar lielu baudu, dzeru korālu mainu ūdeni, kas ir visām šīm programmām paralēli klāt. Es viņu tiešām dzeru ar, es pat nevaru tā uzreiz izteikties, kā es dzeru. Nu, tā kā govs pie akas, kad dzer ar tādu baudu, ka viņa atnāk no ganiem sakarsus un viņai gribās dzert. Es dzeru, jā, ļoti labprāt to ūdenīt, un tad bija, teiksim, manam ķermenim dažās kritiskās tādās zonās kaut kāda neizprotama niezēšana kādreiz, un diezgan ilgus gadus. Uznāca un pārgāja, tā rītā, tā vakarā. Un pēc Parašīla Plus programmas man šī te sērga arī ir atstājusies. Ja? Es no sākuma domāju, varbūt es apakšveļu mazgāju nepareizajos pulveros, tad es mainīju pulverus, tad es domāju, kad varbūt man ir, es skaidri zinu, ka man, teiksim, neviens nav tā uzšļāvis, lai man, teiksim, tur niezētu, ja. Un es skaidri saprotu, ka tas jau nāk no iekšpuses, tās jau ir visas tās piena sēnes un vēl kaut kādas citas baktērijas, kas izraisa, teiksim, sievietēm visādas tur locītavu vietās kaut kādas kairinošas, niezošas sajūtas. Ja? Tas ir arī mani pametis. Ja? Man ir praktiski, es esmu tajā programmā, cik tad izgājusi cauri. Esmu izgājusi, tas ir sākot ar janvāru praktiski. Decembrī jau es tikai fosfēliņu lietoju un vilronu, bet man ir pa 90% aizgājusi stāvis potītē, man ir aizgājusi mieze, man ir aizgājusi pēcpusdienas kafija. Pat ja man kāds piedāvājis negrib. Un piedāvā man tagad sliedēs ar tevi. Iedzera man kafiju. Es negribu, Negribu. Tas liels malacis to Parašīla Plus programmu izgāja 1 mēneša laikā. Jā, tad viens otrs cilvēks man ieteica tavā izskatā, ka nav ko te ilgi čamāties, ka vajag tās straujāk, jā. Un es paklausīju un izdarīju to, jā. Bija nespēki visādi, bija visādas biežās vēdara izējas, jā, ļoti labi, bet es ar to visu jūtos ļoti labi. Un turpinu justies labi, patiešām es turpinu justies ļoti labi. Un es zinu, ka es jutīšos vēl labāk, tāpēc, ka es esmu pieķērusies iziet arī Kolovada. Laita versiju. Diemžēl lait. Es tā ļoti saudzīgi un lēnām, bet, Dacīte man uzsita ar stibiņu, nav ko čamāties. Un es, jā, man patīk, man ļoti patīk, jā. Un es daru tagad to daudz apzinīgāk, teiksim, ja pie Parašīla plusā es mazlietiņi saputrojos, teiksim, vajag tomēr tur paskatīties, cik minūtes pirms kas ir jālieto, cik minūtes jāpagaida, jo es reizēm ar to nošāvu greizi, bet tas nekas. Šitas jau ir tikai 1. pusgads. Es iedomājos, kas būs pēc gadiem 3. Jo es jau zīmēju to ideālo bildi savējo. Es tikšu līdz 70 gadiem, tad es būšu tā pasaules slavenā modeli, jo visas tās iepriekšējās viņas jau būs aizgājušas no skatuves. Tad būs pienākus mana kārta. Cik tev gadi tagad ir, pastāsti, padalies? Es esmu dzimusi pagājušā gadsimta 60. gadā. Man nav ne filtru, ne make-upu patreiz tiešām nekā. Man ir pilnīgi neplānots zvans, tāds galīgi varētu teikt. Es nebiju plānojusi, es biju aizmirsusi. Dacīte man parasti visu atgādīja. Viņa mani vada pa dzīves celiņu ar latērnu pa priekšu, un es slinkodama eju un paklausu reizēm. Jā, tā. Tev arī enerģijas vairāk, starp citu ir. Man ir vairāk enerģijas. Es paralēli dzēru vēl to kalciju un korālu lecitīnu es dzēru. Jā, korālu lecitīnu man gribējās ļoti.
Tā kā domāju, es to pirmo bunģu izēdu ar ēšanu paralēli. Man viņš ļoti garšoja, un mūsu kaķiem arī ļoti gribējās viņu. Bet nu, tagad es iešu to Kolovādus programmiņu, un tad es ievērošu viņu tur, kā man tur viss ir smuki sarakstīts instrukcijā, es viņu ļoti prātīgi ievērošu, jo es tagad jau zinu, kāpēc es to daru. Es zinu, ka man ir tas ir tik svarīgi tiešām to zarnu mikrofloru sakārtot. Es tagad, teiksim, saprotu arvien vairāk, kā tas darbojās. Kā tas pie manis darbojās. Un es arī jūtu tās, teiksim, es esmu cilvēks, kas nelieto alkoholu un nesmēķē. Tas ir jau diezgan sen. Ļoti sen es, teiksim, to visu nelietoju, ja. Pīpēt es pametu 5 gadu vecumā un alkoholu lietot ap 40. Tā kā man tās izjūtas, nav atmirušas, teiksim, tā galīgi aizsārņotas. Es tā dzirdu, ko tas ķermenis saka, šits man patīk, ja. Es tā klausos, ko viņš man saka. Un man šits viss patīk. Manam ķermenim patīk. Viņš jūtās atvieglots. Jā, cita lieta, ka tur kaut ko, protams, visi kaut kādā, kāds brīnums notikās. Ko ēd latvieši? Latviešiem viena no delikatesēm ir masālīts lasītis uz baltmaizītes ar sīpoliņu un pipariņu, ja? Es dzirdēju. Un tagad es pēc šitās te Parašīla plus programmas. Protams, es zinu, ka svaigas zivis vispār nevajag ēst šodien mūsdienās. Tas ir galīgi garām. Bet es nopirku lasi. Un saku meitai, visi satikāmies, vajag pašikot. Sutais ir ritīgs maizītes saēdos. Mīļais Dievs, cik man palika slikti. Man atnāca atmiņā bildes par to, kādi lašu miesā ir visādi tārpi, kā viņi tiek, Dievs, es nākamā dienā skatījos ledskapī uz to lasi un sapratu, ka es viņu vairāk arī neēdīšu, goda vārds. Normāls lasis par normālu cenu, normālā veikalā pirkts, man viņš vienkārši izraisīja nelabumu. Tā vietā, kur... domām vai kā? Nē. Man vienkārši palika slikti, viņš nebija vecs, viņš nebija sabojāts, bet es domāju, ka, teiksim, tā mikroflora, viņa ir nomainījusies un kaut kādi tie parazīti saucamie, kas tur dzīvoja, kas gribēja to jēlot, to zivi, viņi vairāk tur nav, un tās manas iekšējās atribūtikas, viņas vienkārši nesaprata, ko es tagad noēdu. Es mocījos 2 dienas. Man bija slikti. Kā tas ir? Kā tev ar saldumiem tagad ir? Nē, es vispār neesmu tādu saldumu ēdāju galīgi, ne. Man nevajag šokolādes, man nevajag. Es varu ēst dateles, mandeles, tur, es varu ēst, teiksim, Indijas riekstus, es varu tā, teiksim, ka man vajadzētu konfekts. Es neesmu tas cilvēks, kam konfekts stāv uz galdu un cep un vispār, nē. Es īstenībā ēdu salātus daudz, zaļus, svaigus salātus es ēdu un tā, teiksim, varbūt. Saldumu man vispār nav. Jā, galīgi tur kāds man tagad uzcienā un tad tur, labi kā tur, jā, bet es pati sev nepirkšu saldums, nē. Es pirkšu tur. Tu esi labs cilvēks, tu esi uzsēdējis arī savus draugus un meitu, jā, uz korelīšiem. Pastāstīja par savu aprūpējumu Paulu, kāda viņam rezultāti pēc Bilorona. Tas ir, ja viņš mācētu sakarīgi runāt par cik viņam ir bērnu cerebrālā trieka un viņš sakarīgi nevar izteikt vārdus un cilvēki nesaprot, ko viņš runā, viņš var tikai uzrakstīt. Tad viņa stāstīņš būtu, kur vēl pārāks par manējo, jo tad, kad es satiku Pauli, kad mani uzaicināja pie viņa strādāt, viņš bija uz gultas un nevarēja aiziet normāli līdz toaletei. Tas bija decembra sākumā. Jā, arī decembra sākumā. Mēs kaut kā tā reizē, kaut kā tā decembrī esam sākuši ar manu klientu kopā.
Un man tā lielā pārliecība, ka tas belurons viņam varētu ļoti labi palīdzēt, jo viņš saka, man sāp gūžas, man sāp, es nevaru tikt augšā, nevaru paiet, tur vajadzēja 2 cilvēki, lai viņu pieturētu. Un es viņu iedvesmoju nopirkt, un viņš izlietoja to vienu komplektu. Protams, tur pa vidam bija arī masāžas, vēl plus tas, ka viņš pats ir tāds diezgan veģetārs cilvēciņš, jā. Viņš tāds veģetārietis. Un viņam ļoti labi nostrādāja. Un vēl viņš izgāja to komplektu, kas ir veselības stiprināšanai. Kā viņš saucās tas? Mental Force. Jā, to viņš ir arī izlietojis. Un šodien viņš pats uzkāpj uz savu elektroauto un aizbrauc uz veikalu iepirkties. Pats? Viņš to dara šomēnes pats. Bez manis, jā, bet viņam blakus ir cilvēks, kas brauc ar riteni, vienkārši viņu pavada. Jo es nebraucu ar riteni viņu pavadīt, jo tas nav manos, kā saka, šobrīd uzdevumos, jā. Bet viņš ritīgi lielīgs tagad ir, viņš staigā bez rolatora pa istabu, viņš staigā bez rolatora. Varbūt kaut kad pirkst pie sienas viņš tā pieturās. Varbūt kādreiz viņš, panāca tur pietur man pie rokas, jā. Šodien mēs kopīgi cepām virtuvē picu. Viņš stāvēja kājās bez rolatora un gatavoja dārzeņus kombainā. Un viņš ir ļoti, ļoti, ļoti priecīgs. Viņš mani sauc par savu glābēju, kaut kad es jau neko tādu neesmu izdarījis, kā vienīgi, teiksim, nodevis tālāk tādu iespēju, ka ir Koreja klubā tādi produkti. Nē, tie patiešām ir lieliski produkti. Jebkuri. Es arī tagad izvēlējos klāt vēl aļģu produktu, kas man uzturēs, jo jods visiem trūkst. Jā, jods trūkst visiem katastrofāli, to jebkurš var pārbaudīt, uzzīmējot sev tīkliņu uz pēdiņas vai kaut kur šeit pat uz rociņas ar jodu, tas ir. Jā, bet, protams, ka pie manis vēl ir daudz darba, jo es esmu diezgan ilgi bendējusi savu iekšējo struktūru. Jā, tā kā es domāju, ka es palikšu pie šīs programmas līdz riņķi, vai ne? Līdz kapabalai. Jā, nākamais solis notiek ar arvien dziļāku izpratni. Katru nākamo soli sperot, cilvēks arvien vairāk saprot sevi no iekšienes, viņš sāk dzirdēt, jā, es sevi sāku dzirdēt no iekšienes, es nevaru runāt par citiem, jo es nevienu cilvēku nevadu tā īpaši un neatbalstu. Man gan ir daži sekotāji, teiksim, Latvijā ir arī. Un cilvēki, kas ieklausās, un arī viņiem ir rezultāti. Tā ir mana bijusī vīramāte. Ļoti jauks cilvēks, jā, arī stipri gados, un viņai arī, kā saka, ir diezgan patīkami stipri tā jau kaut kā tur viņa tā tīri labi, tā kā vēlētos lietot arī tālāk kādu programmu. Viņa tagad apsver to iespēju. Jā. Vēl ir daži draugi kaut kur tālu ārzemēs, kam arī ir interese. Ārzemēs, kaut gan ko tagad var nosaukt pārzemēm. Visa planēta jau pieder mums. Kādas ārzemes? Tagad ārzemes ir, ja tu jau aizlidos citu planētu dzīvot. Kādas ārzemes? Ārzemes, iekšzemes. Visa planēta ir mana un tava. Es ceru, ka tava meita arī padalīsies pati ar saviem rezultātiem. Jā, viņa arī janvārī sāka. Jā, viņai ļoti, ļoti interesanti ir. Viņai arī ļoti patīk. Un Pauls, viņš tagad viņam ir neliela pauzīte, par cik viņš pārsauļojās saulē, viņam ir jāsadzīst. un tad varēs iet tālāk. Viņš jau gan solījās, ka viņš pirks vēl vienu bilronu komplektu. Tagad ir atlaide 15%. Es domāju, ka tas ir kaut kas brīnišķīgs. Varētu sapirkties veselu koferi un turēt ziemai, nākamai. Pūrlādē. Jā, tālūk. Kādi man vēl ir rezultāti? Ja mani tā pakustina, man tie rezultāti krīt ārā. Jā.
To es Tev viduklis pastāstīju. parādījās. Jā, man Tu tā kā sāki staigāt, parādījās. pastaigās, iet garākās. Jā, man parādījās, man tas vidukļa, es it kā speciāli nesvēros un speciāli nemērījos, jo tas tā kā nebija mans mērķis, teiksim, dēļ tās formas. Man tas mērķis, bet man tā forma, viņa kaut kā tā sāk mazliet pārveidoties. Viņa tā pati pa sevi sāk kaut kā pārveidoties. Reizēm es no rīta tā paskatos uz sevi un domāju, jā, kaut kas notiek, kaut kas cits notiek ar mani. Izmaiņas ir, jā. Sākam no iekšiņas, ja? Jā, no iekšiņas. Tā iekšiņa, viņa tāda tīri priecīga ir. Jā. Un, iešu tālāk, Man cits nekas neatliek un arī neinteresē. Es gribu iet tālāk, gribu paskatīties, kas no manis izkritīs, kāds no maniem sliktiem ieradumiem izkritīs, ka es iziešu to Kolorādas pirmo pakāpīti. Un tad es esmu nolēmusi iegādāties sev kolagēnu. Vajadzētu bišķiņ pieprišināties. Kas tev ar matiem? Atceries, stāstīt par matiem arī? Mati mani visi ir uz vietas, vienkārši es neesmu, kā citi jāsaka, gatavojusies ar frizūru iziet tautā šodien. Man liekas, ka tu teici, ka tev sāk attaukt. Man bija pašķidri tādi mati palikuši pēc tiem visiem covidiem, bet tagad ir tāda sajūta, kad nāk man ārā tādi jauni matiņi. Es tā pašķirstu paskatos, man nāk tādi jauni matiņi ārā. Nav tā, ka tur uzreiz tāds mešs gāžās laukā, bet viņi nāk ārā un viņi arī nekrīt vairs tā ārā. Jā, tas ir taisnība. Jā. Tas vēl liels iegums, ka tu vari izgulēties, ka tev nav jāceļās augšā pa nakti. Jā, man nav pa nakti jāceļās. Es esmu piestrādājis arī pie tā, lai man ir miers, jo mans naktsmiers tā ir mana nākamās dienas sakarīgā dzīvība līdzsvarotā. Jo, teiksim, tad, kad tev ir 20 un 30, tu vēl vari, kā saka, tur bizot riņķī un negulēt pa naktīm, bet tagad tiem, kam pāri 50, tiem pa naktīm ir obligāti jāguļ. Vispār visiem ir obligāti jāguļ, bet man noteikti. Tā jau nav, ka, teiksim, man varbūt darba dēļ ir bijis traucēts miegs kādreiz, jā, bet principā es esmu tā kā diezgan labi guļu, bet es guļu ļoti labi arī tagad guļu, ļoti labi. Es guļu kā maziņš bērniņš. Pamostos saulēktā. Man ļoti patīk pamosties saulēktā un skatīties, kā saulīt lec, kā viņa tā nāk. Dievs, kāda svētlaime. Tu pirms tam dzēri ūdeni, vai tu tikai tagad iemācījies, kas tas ūdens ir? Ūdeni? Pareizi cert, jā. Es dzēru, piedošana man nokrita, tāpēc tas te man nogāzās. Man nogāzās mans nestabilais. Es pirms tam ļoti daudz interesējos par ūdeni kā tādu un par ūdeni dzeršanu, un es taisīju saldētu un atsaldētu ūdeni, un es dzēru destilētu ūdeni mājās gatavot, un es meklēju tās atbildes uz saviem jautājumiem un klausījos dažādus cilvēkus, kas arī sniedz brīnišķīgu informāciju par ūdeni, bet, teiksim, ūdens, kāds tas sārmu līmenis ir, par to es jau nebiju domājusi. Vai viņš ir pietiekošā daudzumā vai nav pietiekošā. Vienkārši, tagad es esmu sapratusi arī to, ka šis tieši korālmaina ūdens, ka viņš iepriecina tevi no iekšpuses. Viņš mani iepriecina no iekšpuses. Es to sajūtu ar katru savu šūnu, kad es viņu dzeru. Un es no rīta pamostoties, es neteikšu, ka es viņu vienmēr uzsildu tur ķermeņa temperatūrā, jā. Kaut gan tas būtu ļoti jauki, ja es beigtu slinkot un sāktu to darīt, bet es neskrienu meklēt kaut ko uzkost, kaut kādu kafiju iedzert vai kaut ko citu. Es vienkārši skatos, kur man ir ūdens, un tad es kārtīgi piedzeros kārtīgi no sirds piedzeros, cik vien man lien iekšā. Un tad es eju skatīties, kas man tālāk notiek, kas man ir darāms. Ja es kādreiz agrāk mēģināju ūdeni dzert un
Viņš man tā kā bija prātā, bet viņš man nebija ieradumā. Tad tagad man tas ir iegājis ieradumā. Tu man vari izmest kaut kādā purvā, un es iešu tur meklēt no rīta izlīdus no telts ūdeni vispirms noteikti. Es nezinu, kādu ūdeni es tur atradīšu, jo man nebūs līdzi. Bet es noteikti gribēšu dzert. Es arī, gribu dzert vienkārši tagad. Man organisms prasa. Ja pirms tam man vajadzēja tā kā piespiesties, jā, tad tagad es esmu pa tiem mēnešiem, pa tām dienām visām, cik es te jau esmu jau tajā visā programmā. Es esmu tā, 21 dienu vajag, lai ieradums kļūst par tavējo, jā, dzīvesveidu. Tu esi sagatavosies vasarai, tagad karsta vasara būs, jā, un tu zinās, kāds ar ūdeni. Un tas ir super, šitas ir baigi labais ieradums, un paldies Dievam, kad man ir iespējas, es novēlu visiem, lai ir iespējas, lai ir vēlēšanās, ja ir vēlēšanās, tad ir arī iespējas, un jā, tas ir zelta vērts. Tas ir zelta vērts ieradums, ka tu pamosties, ka tu... Es dzirdēju agrāk, tur man bija visādi paziņas. Es no rīta 5 es izdzeru 2 glāzes ūdens. Es no rīta tur Japāņi tur izstudējuši, vajag 650 mililitrus izdzert ūdens, tad sāk strādāt zarnu trakts. Labi, es tur padzeršu to ūdeni, man sāk strādāt tas zarnu trakts. Bet kas tad man tajā zarnu traktā dzīvo? Jā? Un tagad, teiksim, ka tur man tie apakšīrnieki ir apkaroti, apslānīti, izmest ārā, tad pavisam cits saturs veidojās. Vispār, lai Dievs žēlīgs, kāpēc cilvēkiem skolā nemāca par to, ka viņiem ir jādomā par to, kā viņiem ir tur iekšpusē tas viss uzbūvēts un es nezinu, ko tagad skolā māca. Mums tur skolā par to galīgi nemācīja. Bet... Tā ir tāda vesela cilvēka organisma lietošanas instrukcija. Jā. Ko darīt secīgi, solīgi, lai atbalstītu organismu iespēju atjaunoties. Jā. Vispār būt enerģijā un savā pilnajā resursā. Tieši tā. To pilno resursu, tas ir... Būtu ļoti jauki nonākt, teiksim, manā, es negribu teikt vecumā, kāds te vecums, man tikko dzīve sākās. Es uzskatu, ka, ja es no rīta atveru acis, tad man ir atkal dzīve sākusies, kā tad es šodien viņu nodzīvošu to dzīvi, kādas cilvēks es satikšu, ko es labi paveikšu, ko es labi piedzīvošu, ko es varēšu dot. Es pat nedomāju par to, ko es varēšu saņemt, ja godīgi, bet es vienmēr saņemu ļoti daudz. Es saņemu brīnišķīgus cilvēkus, es saņemu brīnišķīgas iespējas, es saņemu līdzekļus, es saņemu apstākļus, es saņemu, un lietojot šos produktus, es saņemu savu veselību un savu iekšējo starojumu, nevis ārējo, bet iekšējo. Tāpēc, kad es sāku atdzīvoties, es jau biju tiešām, es jau domāju, kādas vispār var ienākt šitādas domas manā galvā? Nē, tas bija sen un nebija taisnība. Klausies, un tagad pastāsti. 1. maijā, kas mums sāksies 1. maijā? Kas mums sāksies 1. maijā? Jauna projekta kārta. Sāksim atkal mainīt citu cilvēku dzīvi 90 dienās. Tu esi izmainījis savu dzīvi? Jā, es ļoti labprāt piedalītos, teiksim, kaut vai ar mazumiņu. Es būtu ļoti priecīga, kad kaut vai mazumiņš no mana teiktā un piedzīvotā noderētu kādam dotu drosmi un ticību kādam spērt soli, iet iekšā, kaut vai nelielā vai lielākā projektā vai vēl kaut kā, nezinu, bet sākt kaut ko darīt, jo mēs jau neesam radīti nīkšanai, mēs jau esam radīti dzīvošanai un dzīvespriekam, ka tu no rīta piecelies un tu esi enerģijas pilns, ka tev ir baterijas šitā uzlādēt, ka tu priecies un tu vari darīt visu, ko tu gribi. Nevis sēdēt un pīkstēt un čingstēt par to, kas sāp un par to, kas nelocās vai vēl kaut kas tāds, teiksim, jā. Tad to 1. maiju tad arī visus jāapsveic. Jā, 1. maiju mēs sāksim jaunu projekta kārtu, aicināsim cilvēkus pievienoties, izmainīt savus ieradumus,
lietot dabas vielas, lai palīdzētu savam organismam atjaunoties. Sāksim visu pēc kārtas, mācīsimies ar ūdeni, iziesim detoks programmu, tad attīrīsim zarnu traktu, Jā. tad padziļinātāk patīrīsim zarnu traktu, un tad jau atjaunošanās. Jā. Kolagēni, vitamīni, jā, un Atjaunošanās tas ir ļoti vilinoši. Es gribu to piedzīvot. Tev pēc 2 nedēļām, vai nebūs sanāk? Jā, es vēl pacietīšos pāris nedēļas. Un tad uz pilnu klapi tur bilurons, kolagēns. Jā. Nu, es tā sapratu, ka, teiksim, ejot šīs detoksikācijas programmas, nu, ir pie viņām arī jāpieturās un nevajag, teiksim, pārsteigties. Es sevi vienkārši nobremzēju. Kāpēc? Tāpēc, ka, nu, vajag jau vispirms, teiksim, tiešām no iekšpuses sevi papulēt un tad pulēt no ārpuses bišķi tādu. Nu, tad būs tas līdzsvars. Kāds tavs nākamais mērķis? Nu, nākamais mērķis, es domāju, ka es pabeigšu. Nu, redz, kā man krīt nost tas statīvs. Nu, kas tas ir? Es ļoti atvainojos. Es nezinu, kāpēc viņš man salūza un tagad jāpērk jauns. Ai. Nu, tā ir zīme. Tā ir zīme. Es mainīju zīme. savu dzīvi un tev vajag jaunu statīvu. Tāds, kas izturēs tavu telefonu un tavu jauno aktivitāti. Tas pasmakas. Es ļoti atvainojos. Es tāda nemierīga, redz, es viņu izgrūstu. Mans mērķis, tālāk mans mērķis ir tāds, ka man vajadzētu mazliet vairāk iedziļināties, kas no kā sastāv un kas kur kā ir cēlies, teiksim, lai es tā tīru uz tā ticību tā diezgan pavirši, bez tādas galīgi. Protams, ka es izlasu, kas ir buņģiņā 1, 2, 3 un ko tas dod, jā, bet es tā diezgan pavirši pagaidām tam tēmām pieeju. Bet es esmu apņēmusies, ka es gribu vairāk iedziļināties tajā, jo cilvēks, kurš man paklausīsies kādreiz, viņš tomēr, nu, gribēs tā padziļināt kaut ko, vairāk zināt par to visu. Un tā es viņas tās kastītes ārā neizmetu, un tās buņģiņas man vajag viņas izstudēt, nu, tā kārtīgi. Tas ir mans mērķis, jā. Tu būsi topošais eņģelis vēl kādam. Es ceru kļūt par eņģeli, jā, es ļoti gribētu. Veselības eņģelis nesīs uz saviem Jā, spēkiem. es gribētu kļūt par veselības eņģeli. Nē, nu tas ir forši, ja tu kaut vai vienu cilvēku iedvesmo un tu redz, ka viņam ir rezultāts. Es nezinu, cik labi tu jūties, jo tu jau esi iedvesmojis ļoti daudz cilvēks un pārējās, kā saka, konsultantes, kas ir tās jau ir arī droši vien tik ļoti profesionāls un zinošs, tā kā tas vienmēr ļoti iedvesmo uz jums skatīties un klausīties. Es jums esmu ļoti pateicīga par to. Jā. Pateicos. Jā, tas man šeit jau 5 gadi jau ir šeit, un es atceros savu laiku, kad es pirms vairāk kā 5 gadiem, es pat izgāju šo projektu Izmaini savu dzīvi 90 dienās. Un tas ir tas veids, kā mēs mācāmies. Mēs mācāmies savu pieredzi, izmēģinot visu šīs programmas un varam dalīties tālāk, palīdzēt un ieteikt kā un ko darīt. Jā. Caur savu tādu praksi, caur savu pieredzi, caur savu prizmu. Jo man liekas, ka pie katra cilvēka pievalkās tieši tas cilvēks, kuram tevi vajag dzirdēt, kuram tu vari palīdzēt un kurš ir gatavs tevi uzklausīt. Jā, tā īstenībā jā, taisnība tur runā. Ir kā tad, kad tie cilvēki, kas pretī pa ceļu nāk, viņi nenāk tāpat vien. Pareizi, es te atbraucu šeit uz kaut kādu Flotsheimu, Bavārijā, kas ir maziņš ciematiņš ar 2 fermām un baznīca pa vidu, kur ir galīgi beigts cilvēks, jā. Un lūdzu, cilvēks ir uz kājām, laimīgs kā traks. Es ceru, ka tu atbrauks uz Latviju, ka mēs varēsim satikties mūsu foršajā pasākumā. Jā, es ļoti gribu atbraukt uz Latviju, tāpēc, ka es jūsos visos esmu iemīlējusies. Es nevaru aizmirst vispār jūs nemaz. Es ar skaudību skatos, kā jūs tur satiekaties un kaut ko kopā darbojaties, un tas viss jums nāk ļoti par labu, un viens otru atbalstu un piepildu, un tas viss ir tik ļoti atjaunojoši un veselīgi. Nu, jā. Nu, jābrauc šovasar ir, jāiet kārtot Latvijas pensijas papīri droši vien.
Tā kā tad jau mēs neizbēgam tiksimies. Jā. Šīs nots mēs varētu atvadīties. Man te ir pērkona gaiss, gāši, spaiņiem. Mums ar tāds vēlas vakariņš jau ir 20:30, tad jums jau ir 21:30. Jā, bet varam jau basām kājām skraidīt, zini. Komandā ir spēks, Kitī, Cimermane, bučas tev. Tā ir viena brīnišķīga meitene, es uz viņu skatos arī un iedvesmojos. Kādi brīnišķīgi jaunieši jūs esat vispār, apbrīnojami vienkārši. Apbrīnojami. Tīna arī raksta no sirds, iesaku pievienoties projektam. Jā, kolosāli. Jā. Tā pieredze ir daudz tie rezultāti. Starp citu, 27. aprīlī mums būs tāds kā šī projekta noslēguma zūmiņš, kur online dalīsimies ar rezultātiem. Arī tu, Sandra, esi laipni pielūgta padalīties. Jā, es ļoti labprāt dalīšos. Jā. Un pārējie visi padalīsies. Vienam tur cukura diabēts, kā mazāk insulīna deva jālieto. Cikiem tur -5 kg, -6 kg uzlabojies mīgs. Tie ir ļoti liels sasniegumi. Ļoti liels sasniegumi. Tie ir ļoti liels sasniegumi. Man liekas, ka Koraļu klubā esošajiem biedriem, kā saka, viņiem tas ir tā kā pats par sevi jau saprotams, un tie vairs neliekās brīnumi. Bet tad, kad tu tikko esi ienācis, tie ir tā kā brīnumi. Tie patiešām brīnumi, jā. Nu, es no vairākām pusēm, un arī šeit TikTokā esot, un dažādas profesionālis klausoties, kas, teiksim, piedāvā Koraļu klubu produkciju, tā patiešām ir viena no, vai ja ne vienīgā labākā iespēja attīrīt organismu patreiz. Es esmu 100% par to pārliecināta, ko es tagad saku, tāpēc, ka es redzu ne tikai sev esošos tuvākos cilvēkus, bet arī pavisam svešus un viņu rezultātus, un, kā saka, klusiņām paklausos, kā viņi dalās, un priecājos par to, ka viņi ir pacēluši savu veselību atkal labā līmenī. Gada laikā, tā kā man ir līdz nākamam decembrim gads būs, un tad jau jā. Es vēl pakonsultēšos pie tevis, teiksim, kā man tur vajadzēs to atjaunošanos pareizi iziet, jo tu jau visu pasaka vienmēr man tā kā vajag. Es jau pati nevaru tik smalki. Es jau tā papētu, bet, es tomēr klausos, ko tu man saki un ko visi, kas ir ap tevi iesaka. Ļoti labprāt klausos un mācos. Paldies. Skaties, Reku, Kitija jau 7 gadus lieto un tāpat brīnās par rezultātiem. Mēs nepārstājam ticēt brīnumiem. Man starp citu ir kliente, kurai jau bija pātrināts vairogdziedzeres. Un viņai ir normalizējušies vairogdziedzera rādītāji 4 mēnešu laikā. To pasaka vienkārši asins analīžu rezultāti. Jā, kolosāli. Es ceru, ka es neesmu bijusi arī pie vairogdziedzera speciālista. Tagad gadiem man vajadzētu aiziet. Es nezinu, tur droši vien ar kaut kādu brīnumu nāks ārā. Jo man ir bijušas 2 vairogdziedzera operācijas, un es praktiski nelietoju nekādas hormonu preparātus patreiz jau gadu laikam. Es tā mēģinu, varbūt eksperimentēju ar savu ķermeni, bet es zinu, ka viss atjaunojas. Ja ir pareiza pieeja, atjaunojas, jā. Tā kā tā. Nākošais tiksimies vēl vairāk atjaunojušies. Zini kā, gada laikā nomainās, cik tur šūnas mūsu ķermenī. Mēs esam pilnīgi cits cilvēks. Pilnīgi cits. Jā, ļoti patīkami. Labi, tad ar labu vakaru. Labu vakaru. Veselību taviem mīļajiem. Paldies, un tev arī.